Vai cilvēki arī vēršās ar tādu jautājumu, piemēram, kad atvērt savu SIA vai kad sākt savu biznesu, kurā datumā? Es tikko atvēru vienu SIA uzņēmumam lielam, viņam jau bija SIA, un viņš saka, vēl lielam uzņēmumam, man likās, wow, tas, what respekt, un vīrietis pie maniem vērsās. Tur bija tā, ka tur bija gan aprīlis, gan mājas, viņš prasīja, kurus datumus, viņš ir kopā ar sievu vērta, es tur skatījos, kas viņam, svarīgi tas, kurš tajā uzņēmumā tā kā ierakstīts, bet sieva ar laiku arī tur būs tas tāds paliels ģimenes biznes. Un tā es skatījos, kuri ir tie viņiem atbilstošie, lai uzņēmums nestu naudu, dinamiku, attīstību. Nedod Dievs kaut kādas savstarpējie hlapati, uz divnieku nedrīkst vērt, vai uz devītnieku cīņu, vai tur cīņa par nodokļiem, ne, tos nedrīkst. Naudas skaitļi tīrie 3, 5, 8. Katrs savādāk. 2008. Jā, un pavāc. Viss izplānots.